Jauns trases rekords tūdaļ arī kritīs šeit Piķernieku pusmaratonā. Ar aplausiem sagaidām Piķernieku pusmaratonu uzvarētāju Jāni Girgensonu. Jauns trases rekords! Apsveicam! Tātad, ja pirms tam runājām, ka uzvarētāja laiks varētu būt ap 1 minūtu un 7 sekundēm, tad par 30 sekundēm ir šis rezultāts uzlabots. Un mūsu viesis no Lietuvas šobrīd izcīna 2. vietu. Piķernieku pusmaratonā arī ar ļoti labu rezultātu. Es pieļauju, ka, ja Girgensons nebūtu tik ātrs, tad jebkurā gadījumā kristu trases rekords, bet tas mūs vairs neinteresē, jo jaunā trases rekords īpašnieks ir Jānis Girgensons. Vasta pasaules skriešana, tie maratoni. Jā, apsveicam bija motosports. Skatījās apjojot to lietuvietas vietās iekšējas motos vai ko. Nu, tas ir skatoties, kas jādara. Ir arī jāpērkam vai mazāk. Tev ir numurs? Nē, tur laika pēc. Un šobrīd arī 3. vietas īpašnieks finišē. Ar aplausiem 3. vieta finišā. Dmitrijs Serjogins 3. vieta Piķernieku pusmaratonā viņam. Kā jau pirms tam teicām, viens no šo sacensību favorītiem attaisno savu statusu un veiksmīgi ieskrien trīniekā. Ātrāk par stundu un 9 minūtēm. Jā, brīdis, kad tev savādāk ir Man ir viena puķīte. no tev ausi, tev paši. Man vajag. Un tur šobrīd finiša taisnē tuvojās arī 4. un 5. vietas īpašnieks Piķernieku pusmaratonā. Tūdaļ uzzināsim, kas tie ir. Finiša spurts, bet izskatās, ka 4. vietas īpašnieku mēs zinām un aplaudējam par šo sprintu pēdējos metros. Sportisti labi ieskrējušies uz pēdējiem metriem tiešām. Renārs Roza un Andrejs Iesko kā komandas biedri viens otru arī apsveic vēl pēc finiša un pasakās. Tiksimies ar viņiem arī ziedu ceremonijā, tas jau tātad 12:30, kad labākie 6 vīri un labākās 6 meitenes sieviešu konkurencē tiekās ziedu ceremonijā apbalvošanā. Tas nozīmē mums vēl viens
sportists jāsagāda. Un tas varētu būt Kristaps Bērziņš, tūdaļ uzzināsim. Jā. Bet es uzliku. Jā, un ar aplausiem sagaidām Kristapu Bērziņu. Vīru, kurš noteikti gribēs parādīt labāko sniegumu Kuldīgas pusmaratonā savās mājās, bet šeit Piķerniekos Kristapam 6. vietā. Kristap, arī tevi tātad mēs gaidīsim ziedu ceremonijā īpašajā. Tātad tu esi labāko sešiniekā. Tātad labāko sešinieks noskaidrots, 7. vieta šoreiz mazliet pietrūkam Tolijam Macukam, lai viņš apsteigtu Kristapu Bērziņu un ielaustos labāko sešiniekā. Bet nu šis ir tikai Big Bang Svien Latvija 2. posms mums vēl priekšā. Gara sezona visas vasaras garumā. Atgādināšu, ka trases rekords sievietēm ir stunda un 19 minūtes, un tas pieder Dacei Linai. Redzēsim, vai Ilona Markela, kur jau ir kvalificējusies Rio Olimpiskajām spēlēm, varēs šodien apdraudēt šo te rekordu. Tikko Jānis Girgensons vīru rekordu laboja, tas nozīmē, ka laikapstākļi ir gana labi, un skriet šodien var. Stunda 19 varbūt, ka izdodās Ilonai Markelai, kura pēc mūsu informācijas, ko ziņo avotu no trases, šobrīd ir līderis sieviešu konkurencē. Tas nozīmē, ka viņai vēl aptuveni 1 kilometrs aptuveni atlīdz vēl ko skriet no 21. Tikmēr vēl joprojām tie ir top sportisti, kas finišē šeit vīru konkurencē. Ātrāk par minūtu un 15, par stundu un 15 minūtēm. Nevar saprast. Stunda 19 minūtes 13 sekundes. Tas šobrīd ir tas laiks, kas rada lielāko intrigu, vai sieviešu konkurencē tiks labots trases rekords. Aigars Matisons, pilnīgi noteikti arī viens no šo sacensību favorītiem, sevišķi jau savas vecuma grupas līderis arī pēc pirmā posma un veiksmīgi noslēdz arī Piķernieku pusmaratonu. Ar vārdiem Aigars Matisons, protams, mums visiem vairāk asociējas Ventspils pusmaratons. Šogad Ventspilī arī maratons, tātad viens no tiem Big Bang Svien Latvija posmiem, kur arī maratonā jūs varēsiet sacensties, tātad gan Ventspilī, gan Valmierā. Valmierā arī šķiet arī šogad ir oficiālais Latvijas čempionāts maratonā.
Reinis Kops tikko no Bostonas maratona arī šeit ierodās Pīķerniekos. Un finišē, protams, galvgalī skrējienu. Jā, ka viss apbalvotājiem. Un tagad pievēršam uzmanību, kad mēs sagaidīsim pirmo sieviešu skrejēju. Vai Ilonai Markelai izdosies labot šo te sacensību trases rekordu? Atgādināšu, tas ir stunda, 19 minūtes un 13 sekundes. Tātad vēl aptuveni minūte ir atlikusi, ja Ilona to grib izdarīt. Dācei Linai piedarošais sacensību rekords. Protams, ka izskatās, ka tas izdosies. Tas būs jauns trases rekords. Ilona, mēs tev gaidām. Vēl finiša spurts. Un trases rekordam ir jābūt. Tātad ar aplausiem sagaidām ātrākā sieviešu konkurencē Pīķernieku pusmaratonā Ilona Markele. Šo sacensību pirmā posma uzvarētāja pagājušās sezonas kopvērtējuma uzvarētāji Pīķerniekos finišē ar jaunu trases rekordu. Apsveicam Ilonu Markele. Atgādināšu, Latvijas komandas dalībniece arī Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs. Tikmēr finišē vēl vīri arī. Mēs iedodam 5 Ilonai Markelai, apsveicam Ilončik. Malacīti. Jauns trases rekords. Divi tātad, gan ātrākais vīru konkurencē, gan arī sieviešu konkurencē Ilona Markele, abiem trases rekordi. Anita Kažemāka, viņai otrā vietā Pīķernieku pusmaratonā sieviešu konkurencē. Aplausi, otrā vieta Anita Kažemāka. Tagad jāiet nav skatīties. Vai nu ir, vai nu nav. Diezgan precīzi mēs prognozējām, ka starp Anita Kažemāku un Ilonu Markelu arī izšķirsies šo te sacensību uzvarētājs. Abas kā māsiņas krāsiņas, vienādos šortos meitenes šodien nolēmušas bija skriet. Un tieši tā arī notika. Tieši šīs meitenes arī sadalīja godu piedestālu pirmo pakāpienu. Finišē šobrīd visdažādāko pilsētu novadu pārstāvji. Ātrākais Ventspilnieks, ātrākais Cartnikavietis ar visu mēģi ģerboni uz muguras. Nevajag arī, tu liekas. Būs labi.
Sieviešu konkurencē labākais divnieks ar pamatīgu pārsvaru finišējuši. Jā. Ilona, pastāst, kā gāja trasē, kā vīternieku trasē parasti formulas sacenšās vai moči vai automašīnas, bet arī tev tur labi gāja. Pa kalniem un pa vejām. Grūti gāja, bet beigās izdevās pēc šādu plānu visu izkāpināt, plus mīnus. Tagad, protams, uzvar vienmēr patīkam. Tiem, kas tagad dosies 10 km vai 6 km distancē, ko tu viņiem varētu ieteikt? Tu to trasi tikko esi pieveikusi, pēc tam 2 reizes garāk vēl to posmu. Ja sākumā esat iedvesmojušies, tad mums iedarījās arī ar kalniņus, uzbūtāt, tā kā vai uz beigām tiktu, tad vai tā prātīgi visu. Paldies! Ir vērts ieklausīties šajā meitenē, kas ir Big Bang skriešanas seriāla absolūta līderi sieviešu vērtējumā. Un trešā vieta sieviešu konkurencē ar aplausiem Lelde Nimandē. Numurs 9 viņai uz krūtī, bet trešā vieta šajās te sacensībās vīternieku pusmaratonā. Gods piedestāls. Apsveicam Leldi. Inga Zālīte šobrīd finišē sieviešu konkurencē ar 4. labāko rezultātu šodien šeit vīternieku pusmaratonā. Veikala 42 km skrējēja. Esam arī tātad sporta aprindās un sportistu aprindās iecienīts veikals galvenokārt jau pateicoties savām konsultācijām un speciālistiem. Faktiski tādas, 3 lielas komandas, kas tiek pārstāvētas Big Bang skrien Latviju posmos. Sportlanda komanda, Sportlanda Nike tātad, BSK noskrien un Adidas komanda, un šajā komandā tostarp ir arī Ilona Markela. Un trešā komanda varētu būt 42 km, es domāju, kur arī prestižu sportisti visnotaļ sapulcināti.
Labāko sešnieku, tātad arī sieviešu konkurencē finišējuši. Atgādināšu, ka labākie 6 vīri un labākās 6 meitenes pulksten 12:30. Pulksten 12:30 jūs tiekat gaidīti uz apbalvošanas ceremoniju, tā saucamo simbolisko ziep ceremoniju šeit uz lielās skatuves. Labākie 6 vīri un labākās 6 meitenes. Tie visi jau ir šobrīd finišējuši, bet šobrīd joprojām ļoti ātri skrejēji ir tie, kas finišē zem stundas 30, un tas ir tāds rezultāts, kuru nevar iegūt vienkārši aizejot 2 reizes nedēļā uz treniņu. Tad ir ielikts krietni vairāk darba, un stunda 30 tas ir tāds milestones. Es kā pieļauju, ka personīgie rekordi šiem skrejējiem ir daudziem vēl labāk, bet pēc reakcijām izskatās, ka daži ir finišējuši šodien arī šeit ar saviem personīgiem rekordiem. Tas tikai nozīmē to, ka trase šodien tiešām ir ātra, un ne tikai sacensību trases rekordi tiek laboti, bet arī daudziem savi personīgi labākie sasniegumi tiek uzlaboti. Un tad gan šajā sakarā atgādināšu, ka jūsu medaļai aizmugurē ir šis īpašais lauciņš, kur iespējams iegravēt sacensību rezultātu. Un rezultātu var iegravēt tātad sportplānu teltī, kur speciāli gravieris speciāli strādā. Un šobrīd maģiskais laiks stundu 30 ir pāri, tātad visi pārējie būs nedaudz ilgāk skrējuši par stundu 30 minūtēm, bet tas vienalga ir ļoti labs rezultāts. Un tagad, kad cilvēku arī šeit starta finiša zonā ir krietni vairāk nekā tajā brīdī, kad jūs bijāt trasē, es aicinu atkal uz skatuves grupu Boogie Trio.
Давай, братчик, Азия! Братчика! Йоу! Связь! Jāprasa,
tikai koncerts nav beidzies, nebūtu ne. Mums tikai maza pauzīte, lai es pateiktu, ka visi tie, kas piedalās bērnu skrējienos, šobrīd var sākt doties uz finišu. Tur arī redzēsiet lielos plakātus, kur norādīts, kurā koridorī tad kuram ir jāiet. Un atcerieties, ka jaunākā grupa startē jau pulksten 12:00, un tas ir tieši pēc 10 minūtēm. Pēc tam nākamā grupa startē 12:10, pēc tam 12:20 un 12:30 ir pati vecākā bērnu skrējiena grupa, kur skrējiena garums jau arī būs vesels kilometrs. Bet mēs turpinām klausīties Boogie Woogie Trio! Malacis! Apsveicam!
Teātris, kur teātris? Uzmanību šobrīd visiem tiem, kas gan tiem šiem spējiem, gan arī viņu atbalstītājiem, cākiem, un visādi citādi tiem, kuri ir atbildīgi par viņiem. Tātad, starts būs sekojoši. Vecuma grupa. Visi jautājumi. Es atkārtoju. Pēc Skrienam pakaļ velosipēdam un lielajam Aldim. Katram uztraucāt? Es ātrāk. Bērnu skrējienam tātad visjaunākie atlīdz. Ir nedaudz tādu, tikai visi pārējie. Uz priekšu vēl, vecāki tie, kas to vada, tie dodas gandrīz. Mazliet raudājies.
Šis pirmās sacensības šajā vecuma grupā. Finišs galu galā jums ir kopā ar visiem. Jūs skrienat mazāk par pusmaratonu, bet joprojām arī šobrīd finišē pusmaratonu dalībnieki un iespēja pakalstēt. Šīs dienas pusmaratona sacensību uzvarētāji. Tā. Vietas ir lieta, ja? Un arī kaut kas nav iedāvas. Eģīna atceras tev nododēt parādīt. Man tur ir vietas. Te vēl sāklā. Mans lielais sports. Kur ir? Parād šitās te. Šitā klā. No paslaidīt nekā. Super! Grupa, teiksim, apjomu ziņā kā visās. Vairāk citu kopā 18 dalībniekiem visās vecuma grupās pārspēja. Sorry! Kā? Zēga malā? Tas jau no mums jāvēl kosti, ja? Bet tu esi rītīgais superģets. Šī tik tālu noskriet. Es nevarēju. Jā, tieši tā. Neuztraucies, tu saku, galvenais bija mākums tagad. Izskatās jau redzam galvu, tātad jaunākā vecuma grupā, tas nozīmē, ka pavisam drīz ir arī B2 vecuma grupa, kuriem arī
stājamies tieši tāds pats princips, kā iepriekš teikums, tikai mazliet garāka distancijas. Ainīt, tavēji arī esi nomauti? Jā. Rītīgi labi. Labais, Attīm, tā, šeit. Ir kārtīgi jāpievienā vēl jaunākās grupas, lai pievēlēt šo te visu. Viņām dēbēt, jā? Šitā ir visi dušīgi strādāju. Nā, vajag izdomāt, kur šito te invalīs. Tā man. Nē, šitā ir kaut kam tā nav mums. Mēs neesam tā mēs. Šitās jūs zināt, jums divi vidēji. Esat gatavi? 3, 2, 1. Tā ir lielajiem, tā ir lielajiem, tā ir mazajiem, tā poči, Turnieku kūsma. Rītīgi lielā maga. Skaidrs, mazliet mazāk jūs nekā divi. Ja pēc 4 grupās. Jā, tā efekts. Vienu katru. Jā, skrēji, mazliet piekuši apstājies. Atgādājums visiem, ka finišs ir galā. Finišs ir galā, kur ir sarkanie paklāji. Te vēl nav finišs, neapstājamies. Neapstājamies, finišs ir uz sarkanā paklāja. Nezaudējiet sekundes, vēl uz priekšu. Otrā grupa. Vecākiem, vecāki tātad. Vēl neskrien kādi arī Te vēl pusmaratonu skrien, vajadzētu skriet malā no ceļa visu. Nezinu, briedītis jau mīna viņa priekšā izskies. Un vēl otrās vecuma grupas. Kāpēc tu tie šīkie, tas ir ļoti tusē? Puskilometri. Arī māsīja, lai tā sāks priekš. No, man liekas, jau māsīties večams iet, kad turēt nekādā. Čiko var večams atbūt? Bērns neiet. Vēl kāds nokavējis, mazliet izkavējies, da? Un aiziet pēdē.
ātrāk finiša zonu. Vecāki, tāpēc ņemais rodas savus atlases, un pēc iespējas ātrāk nekavēties finiša zonā. Arī var ieskriet pārpilnīgs šobrīd. Nozīmē, ka mazliet ambīcijas šobrīd startot. Arī neuzturēt. Я потеряла Диану. Я пошла Я не сфоткал, обеих Денисов я не сфоткал. Настю увидел, да, а Денису я не видел. Puses un ainārs jau gaida pie gādīga sieva, rūtīga māte. Pus tā nav. Cits puses un uz ārās palīdzības auto, kur tas ir. Tātad vīrs un divs dēli ir kaut ko nopīdējuši. Bet mēs varam laist trasti nākamo. 2, 1, aiz! Ir startējuši arī pavisam. Aigar, tu biji mikrofonu pieci?
Vēl nē, tagad bērni skrien, vispār var atņemt. Ja to pie tam vēl ir čips, šeit vispār nedrīkst stāvēt, jo laiks ņemās. Tu jāiet ir ārā, jo tu neesi vēl noskrējis. Vispār šeit nebūtu jāsaka. Es atnācu, tu tur sēdēji, tu vari runāt. Foto stenda? Vispār jāiet ārā. Viktori, Veronika, man ir datu. Saprotam, ka šī ir finiša zona un kāpēc viņiem norobežots ar tētām. Šobrīd finišā tātad gaidām otras vecākās grupas skrejējas B4 vēl tikai gatavojās startēt, bet B3 šobrīd ir distancē un 700 metrus viņi plāno veikt. Tātad vecāki visi nāk uz finišu un maksimāli ātri visu dara finišā. Gaida pie skatuves vecākus. Renārs Lasmanis gaida pie skatuves vecākus. Skrien pirmais bērns! Uzmanīgi, mēs skrienam iekšā no stāviem. Paliekam tu pat malijā. Jā, labi, Viktori! Diana Krasovkina lūdzu ir pazaudējusies atnāc līdz skatuvei. Diana Krasovkina. Visam soļus pasveikā zūd bērni, pieskatam. Vecāki, kas ir tikuši jau pie saviem bērniem, tie gan lūdzu ejam ārā no finiša zonas, lai neveidojas sastrēgums. Tātad apsveicam visus tos, kas ir nofinišējuši, bet nepaliekam finiša zonā, lūdzu ejam ārā no viņas. Madara, Ilza! Madara! Un joprojām pie skatuves Renāru Lasmani gaidām lūdzu nāc uz skatuves pusi. Tagad mēs esam nobrieduši tādai ļoti nopietnai balvas pasniegšanai. Un pēc tam, tad jau arī paskatīsimies, kā tad vienpoks izskatās visi labākie pusmaratona skrējēji vīriešu un sieviešu konkurencē.
Visi tātad tie, kas bija pirmajā sešiniekā pusmaratonā, gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, tos mēs aicinām šeit pulcēties pie skatuves. Pusmaratona pirmo 6 vietu ieguvēja. Un lai mēs gribēsim paskatīties, kā tad jūs visi kopā izskaraties šeit uz galvenās skatuves. Bet pirms tam vēl viena ļoti īpaša balva. Un par to tūdaļ. Daniels Morteļevs vēl ir mums pazudis kaut kur pēc bērnu skrējiena mazliet. Mēs tev gaidām pie skatuves. Daniels Morteļevs. Ja kāds varbūt redz Danielu arī kaut kur meklējam vecākus, tad ziniet, ka tētis viņu gaida pie skatuves. Bet par balvu, kas šodien pienākās šeit bīķernieku trasē. Proti, tā ir Starptautiskās olimpiskās komitejas 2015. gada balva sports un inovācija. Un tā tiks pasniegta bīķernieku kompleksējai sporta bāzē. Un Starptautiskās olimpiskās komitejas tēma 2015. gadā bija noteikta sports un inovācijas par jaunu ideju vai metožu izvirzīšanu un to ieviešanu sportā. Un novērtējot CSDD un Nacionālās sporta bāzes bīķernieku kompleksā sporta bāzes veiktos ieguldījumus tās attīstībā un modernizācijā. Daudzu sporta veidu interesēs atvērtību, pieejamību, daudzpusīgumu un plašu izglītojošo tehnisko un tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu pēdējos gados Latvijas Olimpiskā komiteja ieteica bīķernieku komplekso sporta bāzi šīs balvas saņemšanai. Un Latvijas Olimpiskās komitejas pieteikums tika atbalstīts arī no Startautiskās Olimpiskās komitejas puses. Un tāpēc aicinu Aldonu Rubļevski šeit balvas pasniegšanai. Un arī, protams, CSDD un bīķernieku kompleksās sporta bāzes vīrus. Un, protams, arī aplaus mūsu ministram. Tātad visi nāk šeit. Un tie skrējēji, nojotāji un aktīvi dzīvošie piekritēji. Man ir prieks un gods Starptautiskās olimpiskās komitejas vārdā pasniegt šo balvu ceļu satiksmes drošības direkcijai un bīķernieku kompleksai sporta bāzē par to, ka pēdējos gados sevišķi ieguldot gan izdomas, gan jaunās tehnoloģijas, gan līdzekļus, trase iegūst jaunu ceļu, jaunas iespējas un kļūst pieejamā vien plašākam sportotāju lokam. Ne tikai tehniskajos sporta veidos, bet arī olimpiskajos un neolimpiskajos individuālajos veidos, kā skrituļošana, skriešana, riteņbraukšana un visu pārējo. Tādēļ novēlot jums raiti soli, es šodien pasniegšu šo balvu ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājiem Andrim Lupkiņam un bīķernieku kompleksās sporta bāzes vadītājiem Aivaram Aksenekam. Aivaram Aksenekam piemiņai fotogrāfija no tautas dziesmas maratona 1988. gada 30. oktobrī, kad jūs šitas sniegs, kad olimpiskais karogs jau bija šeit. Jā, liels paldies
gan Starptautiskajai komitejai, gan Latvijas Olimpiskajai komitejai par izvirzīšanu. Par to mēs dabījām balvu. Es domāju, ka nevienam nav jāstāsta. Paskatieties vienkārši apsvērts. Viss sapratīs. Tā kā paldies skrējējiem, paldies visiem tiem, kas ikdienā šeit trenējās, arī autosportistiem. Un, ja mēs paskatāmies vēl tālāk, tad redzam, ka nekas nav atstājies, inovācijas turpinās un top šeit labākā, modernākā, varu apsolīt, rallycrossa trase pasaulē. Un 1. un 2. oktobrī šeit būs pasaules čempionāts, un es domāju, visi arī šeit tiek gaidīti, tā kā liels paldies! Vēl ar dienu visi sportisti. Un šodien ir tiešām paties prieks, jo 2011. gadā, kad es pieņēmu lēmumu, ka šī Viternieku sporta kompleksa bāze ir jānodod Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Šodien tas parāda, tas ir bijis pareizs lēmums. Pieņēma lēmumu arī, ka jānodod nacionālā sporta bāzes status, lai neiedomājas kāds apvienot visu ar dzīvojamām mājām, bet lai tiešām prasa strādā sportā, tehniskajiem sporta veidiem, olimpiskajiem sporta veidiem, jebkura brīvi pavadīt laiku, lai visi šeit tiek klāt un tiešām prasa strādāt. Tā kā man vēl jo lielāks prieks ir tas, ka ir saņemt arī Starptautiskās olimpiskās komitejas balva, novērtējums tiešām par to izdarīto. Bet darbu mums vēl ir daudz priekšā, lai tiešām mēs nacionālo sporta bāzi uztaisīt tādu, kādu mēs katrs gribam. Es domāju, ka mums tas izdosies, jo gan Aivars, gan Rāvis ir pietiekuši aktīvi cilvēki. Paldies viņiem par to, ko viņš šeit izdarījuši. Paldies! Apsveicam vēlreiz Viternieku kompleksu sporta bāzi, bet tagad laiks tiem, kuri šodien šeit bija paši labākie un paši ātrākie. Proti, aicinām pirmo 6 vietu ieguvējus gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē šodien pusmaratonā. Tātad top 6 vietu ieguvēji, dažus mēs redzam, dažus mēs vēl neredzam šeit. Lūdzam pulcēties šeit pie iešanas augšā uz skatuves.
pēc tam, kad tiks atvērti starta koridori, arī tiem, kuri šodien 10 un 6 km distancē dosies. Bet pirms tam apskatīsimies, kuri tad bija 6 labākie sieviešu un vīriešu konkurencē Bīķernieku pusmaratonā. Atgādināšu, ka šai distancē starts tiks dots jau 10 no rīta, kamēr daudz vēl domāja, kā tad ģērties šodien uz pusmaratonu. Tie, kur skries vēl tikai 10 un 6 km, tikmēr pusmaratonisti jau bija trasē, un atgādināšu, ka šodien arī abi trases rekordi krita. Tātad gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē ir jauni trases rekordi. Un nu gan visa uzmanība šeit lielajai skatuvei, jo mēs aicināsim vispirms 6 labākās pusmaratonistas, kas nu mums Rīgā ir. Un ar aplausiem sagaidām 6. vieta šodien Līgai Ārniecei. Līga Ārniece numur 6. Līga vienkārši šeit skaistā pusaplītī. Nāc nostāsimies 5. vieta Solveiga Ozoliņā. Aplausi. Aplausi 4. vietai Inga Zālīte. Lauri! Un labāko trīnieks numur 3 Lelde Neimandē. Otrā vieta Anita Kažemākā. Un uzvarētāji ar jaunu trases rekordu un dēlu ierodās Ilona Markele. Aplaus meitenēm! Un tagad aicinām 6 ātrākos vīrus šodien šeit. 6. vieta kuldīcniekam Kristapam Bērziņam. Tāpat droši stājamies. 5. vieta Andrejs Jesko. 4. vieta Renārs Rozē. Un labāko trīnieks 3. vietā Dmitrijs Serjogins. 2. vietā viesis no Lietuvas Remigijus Kancis. Un ar jaunu trases rekordu šorīt no rīta kā pirmais finiša līniju šķērsoja Jānis Girgensons.
labākajiem pusmaratonā, un tas nozīmē tikai vienu, ka šajā brīdī tiek atvērti starta koridori 10 un 6 km skrejējiem. Vai šie ziedi man? Paldies! Lūk, fani ir ne tikai skrejējiem, bet arī tiem, kas vada pasākums. Arī prieks par to, bet dodamies tātad visi tagad uz starta zonu, kur tūdaļ gan starta šāviens, gan arī iesildīšanās. Arvo tagad! Apakaļ, 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 apakaļ.